Kā tu sāki detailingu? Vai tas tev bija sākumā hobijs, vai tu uzreiz? Es ļoti vēlējos darīt, bet darīt to kvalitatīvi. Jā, būs savs biznesa, nestrādāšu no 9 līdz 5, strādāšu 24, 7. Jā. Es naudu iekonomēšu tur, es pats taisīšu marketingu, es pats darīšu šito, es pats darīšu šito. Jā. Kas tev patīk detailinga? Detailings nevar būt lēts. Tev liekas, ka mašīna ir ok? Jā. Klients saulainā dienā atbrauc pakaļ, tu viņu izdzen ārā. Un tad ir... Šī arī aktuāla jautājuma. Kas pie tevis galvenokārt nāk? Mani kursanti ir atvēruši Norvēģijā, Anglijā, Spānijā tagad. Jautājums, ja tu, piemēram, būtu izgājis apmācības, vai tas pātrinātu tev to starta procesu? 5 gadus priekš stabili. Cilvēkam, ko tu esi apmācījis pēc 4 dienām, vai tu viņam iedotu pulēt klienta mašīnu? Turpināsim runāt par detailingu kā biznesu, un šodien pie mums ir Mārtiņš, kurš ne tikai nodarbojas ar detailingu kā biznesu, bet arī veic apmācības. Tā kā, ja tu plāno lekt iekšā detailinga biznesā, es domāju, šis būs ļoti vērtīgs saturs, ko noklausīties. Tad, Mārtiņ, čau! Čau! Pastāsti, cik sen tu nodarbojies ar detailingu? Zini kā, baigi tos gadus neesmu skaitījis, bet ļoti ilgi, jā, vairāk nekā 7 gadi šajā nozarē, un vairāk jau kā pusotru gadu esmu, kā lai saka, pašās apmācībās, tātad veicu profesionālas pulēšanas virsbūves apmācības. Ok, un kā tu vispār pastāsti, kā tu nokļuvi? Kā es nokļuvu? Kā tu ieliec detailingā iekšā, jā? Tas izbeigā randomā aizgāja, jo es neesmu tas no tiem detaileriem, kas ir stagnācijā, kas sēž uz vietas, iemācījies ar 3M pastu pulēt, jā, sen atpakaļ un mauc tikai ar to pastu, bet es čekoju līdzi inovācijām, eju līdzi uz priekšu. Protams, arī pateicoties tev, jo tās inovācijas ir daudz, un nāk iekšā visādi jauni produkti, un to arī man informē par to, un arī pats tā kā sekoju līdzi. Un tad, kā bija, principā, viena diena Spānijā bija tātad apmācības, vai ne? Jā. Tātad nebija pilnvērtīgas pulēšanas apmācības, bet vairāk tā kā izprast pašu zvīzeru, tehnoloģiju, jā, un vispārējais. Bet, protams, ka tas ir, saprotu, tavs solis, kā nokļuvi līdz apmācībām, pats apmācībām. Jā, bet pirms tam jau burtiski kaut kāds 3 mēnešus atpakaļ, pirms tā brauciena uz Spāniju, es jau veicu apmācības. Jau bija kaut kādi 5 vai 6 kursanti, kas bija atnākuši pie maniem puses. Okay. Un es sapratu to, ka es gribu nodot savas zināšanas tālāk. Jo es redzu to visu to stāvokli, kas ir Latvijā, kādā kvalitātē taisa ļoti daudzi detaileri. Es negribu nevienu apvainot, bet es redzu vienkārši, kas brauc pie manīm un kuri pulējuši. Gribās nodot savas zināšanas tiešām tā, lai pie šī cilvēka atbrauks auto un būs vienkārši stīgā. Izbrauks laimīgs. Okay. Labi, kas tavuprāt ir tās galvenās kļūdas, ko pieļauj? Piemēram, pilns tirgus, es zinu, ka pilns tirgus ar pakalpojumu sniedzējiem, visi sauc sev par detaileriem. Jā, bet kas ir tavuprāt, kas ir tās galvenās kļūdas, ko viņi pieļauj? Tie, kas ir sākuši to darīt un nav, kas ir pašmācības ceļā apguvuši? Tā ir nezināšana pa visu. Tas nav tikai pieņemsim kaut kādu 1 vai 2 kļūdas. Tur ir tehnoloģija, kā pareizi turēt mašīnīti, uz kādiem materiāliem tu ilgāk drīkst, uz plasmas vai uz dzelzs, kāda laka ir pusmīksta, cieta. Tas ir skaidrs, ka tur ir daudz nianses. Jā, bet tieši kas ir, piemēram, mēs aizdzenam kā klients mašīnu pie cilvēka, kas ir nopircis pulēšanas mašīnu un vienkārši sāc to darīt bez... nav izgājis, teiksim, apmācības vai arī darījis to pašmācības ceļā. Kas ir, ko tu esi redzējis? Es kā klients, kāda problēmām es varu saskārties? Aizdodot mašīnu, iedodot tādam speciālistam, kuram nav pieredze, kuram nav zināšana, kurš ir kaut kādā veidā. Kas būs tas, ar ko es iekritīšu? Var traumēt mašīnu. Jā, var traumēt mašīnu un pieņemsim... Var pārdedzināt laku, izrautu līdz gruntai, hromus apdedzināt ar ķīmijām, hromadiskus. Hromu apdedzināt, tas ir arī profesionāliem. Gadījies redzēt, jā. Tā izdedzināšana, bet, piemēram, mūsdienās, ja tu ņem dual action pulēšanas mašīnīti, ar viņu arī var izdedzināt uz kāds kants?
Var pat izdedzināt pat ar paralonu padu, ja ilgi uzturies. Jā, un viss ir atkarīgs, kāds materiāls virsū ir. Tāpēc, pieņemsim, pirms pūlēšanas ir obligāti sagatavot auto. Tas nenozīmē to tikai samazgāt, jā, bet arī aplīmēt pareizās detaļas. Jā. Ja ir kaut kāda traumatiska detaļa un tev vienkārši jānolīmē ar skoču. Tādu, kuras traumā vajag aizsūtīt. Jā. Tu ar to domāju, kā tādu, kuru var viegli sabojāt. Jā. Kur viegli var sabojāt? Jā, kur viegli var sabojāt. Man liekas, tās melnās dekoratīvās moldingas saucamie, kas nav krāsot. Man liekas, ja to neatlīmē, tu viņā iebrauc iekšā pulēšanas mašīnu. Viss viņš paliek tajā vietā spīdīgs un tur neko nevar izdarīt. Viņš reāli jāmaina. Pat tiem moldingiem, moldingiem runājot, ir tā, ka BMW ir pie priekšējā bumpera spārna. Tāda plasmas iela. Jā, tāda forša, tāda brūna, citiem melnā krāsā, brūnā krāsā, glancāt. Jā. Un tur pat ar paralonu padiņu var uztaisīt ziepes. Labi, bet BMW bija arī problēma viens gads, ka to detaļu viņiem bija atsaukums. Jā. Kaut kādai 7. sērijai, kas, ka tu vienkārši mazgājot ar Johnson's baby šampūnu, viņam krāsināt. Tas ir ļoti tāds triki. Viņš ar acīm skatoties droši vien jāpolēr. Jā. Zini, kā ir? Pat jauni auto, kas ir melnā glancētā krāsā, kas stāv salonā, jā. Tur man liekas, ka pat mazākais puteklis lidojot var saskrāpēt auto. Labi, bet tādu arī grūti ir pasargāt. Klau, bet pastāstīja, kā tu sāki detailingu? Vai tas tev bija sākumā hobijs, vai tu uzreiz tā kā meties iekšā, ņēmi naudu un pulēji mašīnu? Nē, tur vispār bija interesants process. Protams, sadarbībā ar tevīm, jo, cik tu zini, es strādāju Grāz Baltikā agrāk. Jā. Un man viens no priekšniekiem, tāds Ģima bija, kas arī bija pulējis mašīnas. Un es prasīju viņam, mēs šodien kādreiz runājam, viņš prasīja, es viņam pareizāk sakot, prasīju, kā nopulēt lampas aizmugurējās. Man bēmas bija piecīts, es saku, nomatējušās. Nē, tas ir ļoti grūti, tu to nevarēsi izdarīt. Tas bija kaut kāds E60? Jā. Viņam tās iekšējās lampas. Jā, viņas vienkārši ar virpuli, viņas ar laiku nomatējās. Un man galvā aizlikās tā, nevar būt, ka viss tik sarežģīti ir. Un man jau aizķērās tā doma tajā brīdī, kad es gribētu kaut ko tādu pamēģināt. Un, protams, viss sagājās tā, kad es vairāk nestrādāju Grāz Baltikā, strādāju pēc tam citā kompānijā. Bet tā doma visu laiku nelika mieru. Ka vajag tās lampas nopulēt. Ka vajag lampas nopulēt un vispār, ka vajag kaut ko savu. Kad ir bišķī tā kā apnicis strādāt kāda labā. Jā, gribās savu. Pats sev priekšnieks. Jā, pats sev priekšnieks, tas ir primārais. Kas nāk līdzi. Jā, ar visām vienkārši bagāžniekā iekšā. Liekas, ka apnikās strādāt no 9 līdz 5, būs savs biznes, nestrādāšu no 9 līdz 5, strādāšu 24, 7. Jā. Vienkārši savu portfeli. Uzreiz divāniņu, zinu. Jā, lai studijā divāni nevis priekš klientiem, bet lai pašam kur atplūst, lai var piecelties un turpināt. Jā, lai očī uzreiz. Vai ir tā bijis? Pašā sākumā bija. Tā kā jādod klientam mašīnai un pagul uz divāniņa un turpina strādāt. Ja? Bija ļoti traki, jo bija tā, kad es biju atvērs un kā es vispār uzsāku. Es piezvanīju tev. Nauda arī īpaši tā nebija. Es teikšu, bija kā bija. Ja? Un es zvanīju tev, saku, Jurčīk, klausies. Vari aizdot tornadoru ar ķīmijas kanniņu 5 litri. Lupatiņas kaut kur dabūšu, putekļus sūcēs mājās ir. Es saku, es gribu taisīt ķīmiskās tīrīšanas. Tāpēc tavs entry levels nebija tā kā taviem studentiem uz pāris tūkstošiem. Jā, uz pāris ātāk. Tur pāris simtiem noloka visi. Man šito. Es saku, Jurčik, aizdomā tās divas lietas, ka es gribu reāli iet iekšā detailnīgā, protams, ar ķīmiskajām. Piezvanījām čomam. Čomam ir autoservis Jelgavā un autoservisā, kur apgaismojums īpaši labs arī nebija. Jā. Mēs sākām tur taisīt ķīmiskās taisīt, jā, sākām kur tu pirmos klients dabūji? Kā tas, man liekas, ir tāds aktuālākais? Facebookā, jā? Gribu, nē. Tu taisīji kaut kādus postus par to, ka tu ar to nodarbojies, piedāvāji. Jā. Tu filmēji vai tu rakstīji sākumā? Filmēji. Pirmās bija bildes kaut kādiem 2 projektiem, un pēc tam bija filmēšana. Bet tur tā filmēšana bija
ja es teiktu pašķirs taps, paskaties, kā kaut ko bija, jāsāk. tur kaut ko bija jāsāk. Jā. Jautājums, ja tu, piemēram, būtu izgājis apmācības, vai tev, piemēram, pie tāda cilvēka kā tu, kurš veic apmācības, vai tas pātrinātu tev to starta procesu? 5 gadus priekš. 5 gadus priekš, ja? Stabili. Neiet runa tikai par ķīmiskām, iet runa arī tieši par auto pulēšanu. 5 gadu uz priekšu standartiņš. Jo tu vienā apmācību kursā, to, ko tu tagad paveici, to var ielikt iekšā cilvēkam, kā tev, ja, kur tev tas prasīja 5 gadus, un tu tad vari tās nodot tās zināšanas vien tā kā kursiņu ietvaros. Jā, tā ir mana dzīves pieredze. Tas, ar ko es dzīvē esmu saskāries, un tas ir ļoti labi, ka īstenībā man ir tāds mindsets, ka nedrīkst palikt uz vietas, ir jāiet kaut ko tālāk, jādara kaut kas lietas labā, lai tu vēl būtu vēl labāks. Tātad tu esi dabūjis savu latiņu pa lielam, man ir ļoti, ļoti daudz pastāvīgie klienti, pat arī ārzemēs, viņi katru gadu brauc pie manīm, visu pārstrādā, visu to mašīnu, bet gribās vēl izaugt lielākam. Tāpēc ir jāsako līdz tām inovācijām, jo te keramika būs 1,5 gada, 2 gadi, cik viņi kalpo. Varbūt pēc mēneša jau būs 5 gadi. Tāpēc, man liekas, ka arī, ja tu kādam māci, tā kā tu to dari, ka tu arī pats pilnveido savas zināšanas. Jā. Tu arī pats iemācies vairāk. Mācot. Jā. Tas ir tāds, kā lai saka, plus gan viņam, gan man. Jā. Jo mācot, to ar daudz ko ikdienā vēl ar visu kaut ko saskaries. Pieņemsim, apmācību auto atbrauc, viņam var būt kaut kas tāds, kas man nav bijis iepriekš. Tāpēc mēs kopā risinām un dabūnam rezultātu. Kā tev šķiet, cik tu esi mašīnas nopulējis? Ļoti daudz. Nopietni neesmu skaidrs, bet nenormāli daudz. Jā. Es pat nopietni. Ja es tagad aizdomātos, cik vēl ķīmiskās esmu uztaisījis, tur vienkārši anormāli daudz. Jā. Kas bija tā lielākā kļūda sākumā? Iesākot to visu. Ko tu būtu izdarījis savādi? Bez to, ko mēs tikko runājam par apmācību, bet to laiku, kad tu sāki to darīt, man liekas, tādas kvalitīvas apmācības Latvijā nepiedāvāja. Izņemot to, kas tev liekas, kas bija tā kļūda, ko tu pieļauj lielāko un lai, piemēram, skatītāji varētu, es to nepieļaušu. Tur jau tā lieta, ka tajā laika periodā Latvijā neviens netaisīja nevienas apmācības. Nebija ne ķīmiskās tīrīšanas apmācības, ne auto pulēšanas. Bija ārzemēs, bija Krievijā, bija Anglijā. Bet tad bija jābrauc. Un tad tās bija principā ļoti lielas investīcijas. Lai aizbrauktu uz turieni, lai dzīvotu un apmācītos, tur vajadzēja. Ja es sāku ar tornadoru kandiņu, tad kāds ir apmācības? Protams, kad laika gaitā es daudz sadedzinājos, gan ķīmiskās taisot. Piemēram, ķīmiskās taisot kaut kādu ādu piesilināju vai ar agresīvu ķīmiju. Protams, plāsmas. Tu biji paņemot to pašu ķīmiju, tikai atjaucot nepareizā proporcijā. Tieši tā. Un viss, un jau tur ir pavisam cits. Tas all-purpose cleaners, kas ir visiem ražotājiem tāds ir. Viņš ļoti universāls produkts ir, tikai ja tu viņu atjauc nepareizi. Tad ir. Ādu sadedzināt, plasmas apdari salonā var piesilināt. Ceļš atstāja nožūst tur vispār. Noticējumi paliek, Tādas kļūdas. Un pulēšanā. Protams, kaut izrauc. Protams. Ir moldingi cieta, ir pati virsbūve, protams, ka bija. Man liekas, ka ir ja tu mācies pulēt, ir svētīgi paņemt kaut kādu detaļu šrotā un vienkārši izdedzināt cauri. Lai saprotu, pa ko ir runa. Bet es to nedarīju. Tu to nedarīji, tu vienkārši mašīnas pulēji. Man vajadzēja strādāt, vajadzēja naudu pelnīt. Bet protams, kad pirmās mašīnas bija čoma mašīnas. Čoma mašīnas, protams. Bet pirmā mašīna pulēšanā man bija Audi A6 melnā glancētā krāsā. 2000 kaut kāda, bez metālikas vispār. Okay. 2000, mēs zinām, ka tas ir wow. Viņš bija ar oriģinālo lakojumu, kurš gads tu teici? 2006. 5. gads. Viņam ciets laks bija audžāriem. Jā, tur bija traģisks autiņš, un cik vēl man stāsta, kad viņš vienkārši tādā stīgā braukāja ilgus gadus. Un es neizdedzināju neko. Bet šeit ir tā nianses, kad es to ļoti vēlējos. Es ļoti vēlējos darīt, bet darīt to kvalitatīvi. Un darot kvalitatīvi un gribot to darīt,
tu vairāk piedomās pie tā. Jā. Protams, kad nezināšanas pēc un trūkstā informācija, kādām tur detaļām iet iekšā, ar kādiem padiņiem drīkst un kādā izliekumā, ar kādām griezes momentiem vispārējais, to jau tikai laika gaitā es sapratu. Bet pirms tam man bija apmācības uz 2 stundām. Jā. Pie ģimes. Nu, labāk nekā nekas. Labāk nekā nekas. Labāk Viņš mums parādīja, uz kur pusi griežās. Jā, tas ir labi. Bet pastāstīja, kļūdas. Bet tā kļūdām ir tā izdedzināšana, hologrāms. Tas, ko es esmu pamanījis, ka cilvēki, kas iesāk ar to nodarboties, tagad mazāk, bet agrāk tas bija raksturīgi, ka ir sūdīgs apgaismojums. Un tu pabeidz mašīnu, un tu nemaz neredzi, ka tur ir hologrāms. Tu nevari redzēt. Ja nav labas gaismas, vai ne? Zini, kā ir? Te pietiek viena tāda maza nianses. Varbūt kādam noderēs no jums, dārgie skatītāji, varbūt arī pašiem detaileriem. Pārbaudīt hologramu ir ļoti vienkārši. Ļoti, ļoti vienkārši. Izslēdzam, jāuztais. Izslēdzam visur gaismiņas. Tieši tā. Uztaisam pilnīgi tumsu. Paņemam skengripu lampu, ieslēdzam viņu iekšā un no attāluma skatāmies un ar lampējiem pāri. Un tur tu redzēsi katru sīkāko hologramu. Pie liela apgaismojuma telpā tu hologramus vispār neredzēsi. Tas nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Un tas sanāk, ka tev klients, tev liekas, ka mašīna ir ok. Jā. Klients saulainā dienā atbrauc pakaļ, tu viņu izdzen ārā. Un tad ir... Un tu pagriezies, aiztais durvis ciet. Tu jau neko nevar izdarīt. Tas nav ātrs risinājums. Nē, tas ir šī metāla, ko tu minēji par to, ka izslēdz kopēju apgaismojumu, paņem prožektoru. Viņi labi strādā ne tikai uz hologramām, bet arī keramika pārbaudīt, cik labi ir notīrīta. Vai ne? Jā, viennozīmīgi. Jo šī ir vēl viena no lietām, tie, kas sāk arī pirmo reizi liek keramiku, viņi ir uzklājuši viņu virsū, notīrījuši nost un izstāsta, ka viss ir ok. Jā. Man ir pilns telefons ar bildēm, ka man ir atsūtījuši pasīt, ko man darīt. Kad nav kārtīgi keramika notīrīts. Tur reāli atkal ir jāpulē. Un šī metode labi strādā, lai ieraudzītu tos spotiņus, kur nav notīrīts. Tas ir obligāti. Tas ir gan pirms pulēšanas darba beigām pārbaudīt hologrāmus un pēc keramikas uzklāšanas arī pārbaudīt. Tāpēc tev nevajag visu telpu aprīkot ar izcilu gaismu. Jā. Tu vienkārši nopērci vienu labu prožektoru un pēc tam pārbaudi savu darbu, kur tu... Tieši tā. Tieši tāpatās, kā pieņemsim baltu auto, baltu auto pie liela apgaismojuma, tev acis ies šidā. Tu neko neredzēsi. Starp citu vēl, agrāk es atceros, pirms gadiem 10 bija tā, ka bija 2 cenas mašīnas pulēšanai. Tumšai mašīnai tāda cena, gaišai mašīnai tāda cena. Es saku, melna mašīna vieglāk nopulēt. Es saku, balta mašīna ir grūtāk nopulēt. Grūtāk nopulēt ir gaišu mašīnu, lai dabūtu vienādu rezultātu ar tumšu mašīnu. Jo tev vienkārši, kā tu saki, acis šidā te iet, un tu neredz vienkārši, ko tu dari. Bet, lai rezultātu panāktu vienādu, ir diezgan grūti. Gaišam ir čakarīgāk bišķiņ. Uz melnas vienkārši tu uzreiz redzi. Uzreiz defekts, bez problēmām turpināja pulēt. Tur tev jāsādz visur arī gaismas ārā, tev prožektoram jābūt sāniski, lai tu viņu varētu saskatīt pusē, tev galvu jāliec. Tu tā kā pa to mašīnu šidā te. Vienīgais ir labās ziņas tas, ka klients, ja tu neapbruņot acis, tad ar speciālu leņķī to neredz. Klients drīzāk to neredzēs. Jā. Es domāju, tas bija iemesls, kāpēc gaišas mašīnas pulēja lētāk, jo viņas vienkārši neizpildē līdz galam. Neizpildē līdz galam. Tieši tā. Nav tā kvalitāte, protams. Un tā, kad tu pieturies pie kvalitātes, un zini, ka tu gribi izdarīt tiešām, pat arī, ja klients neredz to auto, tu gribi izdarīt tik un tā savu darbu perfektu. Un tad, attiecīgi, tu saproti to, ka tu nevari ņemt pa baltu auto tieši tādu pašu cenu. Esam reāli. Jā. Te mēs gan varam pastrīdēties par to, vai cilvēkam to vajag, vai katram klientam vajag to. Vai to vajag, jā. Tas ir... Tāpēc... Nē, ja viņš maksā, protams, ka to vajag darīt. Tāpēc es vienmēr par klientiem esmu lojāls, un tad, kad klients atbrauc pie maniem, pieņemsim ar gaišas krāsas auto, es redzu to, kad saulē pieņemsim, viņam nevajadzēs to padziļināto pilnīgi. Es, protams, ka es viņam pasaku. Tā būtu forši, ja uztaisīt 2 pakāpēs un lokāli padziļinātu, piepulēt kaut kādas attiecīgas vietas, kas baigi krīt acīs. Tātad es esmu lojāls. Man nav tā, lai, no šitā es paņemšu vēl vairāk naudu. Nē. Tas tā dzīvē nestrādā. Okay. Atgriežoties pie apmācībām, vai tu dod saviem studentiem izdedzināt kādas detaļas? Vai tev ir? Jā, mēs uz detaļas speciāli.
No karsēja. Detaļa. Jā, no mauca cauri, lai redzētu. Jā, maucam cauri, tas ir pirmais. Es nelaižu uzreiz virsbūvu. Ja? Ir atsevišķi detaļas, kā patrenējamies, piešaujās roku, piešaujās pie kantītēm, kā iet pareizi turēt un vispārējo. Un, protams, pasvilinam. Jā, lai lai izjūtu. Jā, jau visu. Lieliski iespēja sadedzināt laku un saprast, kā tas notiek. Okay, ir skaidrs par problēmām. Visos biznesos ir problēmas, es domāju. Kas tev patīk detaļīgi? Kas ir tieši kā darbā, kā tādā? Kas tev patīk? Viena lieta, kas man nereāli patīk. Tās brīdis, kad cilvēks atbrauc pakaļ autiņam. Tas emotions, ar ko viņš parāda, neiet runa par naudu, cik es nopelnu. Ja? Tas ir pavisam, tas vispār citā plānā aiziet. O tieši, kad viņš ienāk pa durvīm iekšā un ieraug vienkārši, un tās emocijas sejā, tu viņas neslēp. Seja tomēr neslēp. Un tad tu redz, ka reāli ir Džeks tiešām apmierināts. Un tev ir tā, tu esi forši kaut ko kādam izdarījis. Un man ir viens tāds klients, kurš ik reizi, kad viņš atbrauc pie maniem, viņš rauda. Viņam ir tik dārgs tas auto, ka viņš ierauga vienkārši. Viņam tas ir prieka asars. Čaļiem, tas kumeļš ir svarīgs. Svarīgs. Jā. Es varu pateikt, kas man patīk detaļīgā. Kāpēc man patīk detaļīgs? Un sevišķi labi, es ar to, es nepulēju mašīnas, ja? Bet tā sajūta, ka tu uzreiz redzi savu darba rezultātu. Tu, piemēram, tad, kad es testēju tās pastas vai arī pulēšanas rīps, ja? Es redzu to sačkrēto detaļu un es izdaru kaut kādu darbiņu un es redzu uzreiz rezultātu. Un tas ir ļoti patīkami. Jo, piemēram, no manas puses, manā biznesā detaļīgā ir savādāk. Piemēram, no manas idejas par produktu, līdz tas produkts nonāk tikai rezultāts. Viņš ir plauktā, viņš ir pārdots, un es dabūnu atgrieznisko saiti, var gadi paiet. Feedback, jā. Jā, un man nav tās atgriezniskās saites. Jā, protams, ja es dabūnu kaut kādu produktu, kas ir, vai es ieraugu kaut kādu produktu, kas ir parādījies jauns, un man liekas, ka viņš varētu strādāt, un es viņu dabūju, un es viņu notestēju, viņš tiešām strādāja. Tas ir tāds ātrākais satisfaction, kā angliski saka, ja? Bet tā detaļīgā ir, ka tu redzi, ka tā mašīna, tu to vienu spānu nopulēji, otru spānu, un tu redzi, ka tavam darbam ir rezultāts uzreiz. Man liekas, tā ir viena forša lieta detaļīgā, ka tu redzi to rezultātu, ko tu izdari, un pēc tam, ka tu esi pabeidzis to darbiņu, ja? Tev ir gandarījums, ka tu esi no kaut kā tāda, nonāc līdz kaut kam citam, un pēc tam vēl, kā tu saki, atbrauc klients, un tad ir vispār. Viņam pīv dzirkstelītes acīs, un viņš ir priecīgs, tā ir forša sajūta. Jā, tu pārdod pastu, pieņemsim, jā. Es esmu izpildītājs, un ir saņēmējs. Un tas saņēmējs jau ir laimīgs. Jā, tā pasta ceļo pie vadība, un rezultāts jau pie saņēmēja. Jā, tas ir tas forši. Runājot par pastām, cik tu pastas esi izmēģinājis? Droši vien visas, kas pie mums veikalā. Jā, bet te ir viena tāda baigā nianse, kuru es sapratu tikai Spānijā, ja godīgi. Tajā Zvīzer treniņā, ja? Tajā mācībās. Jā, pieņemsim. Menzerna, Carpro, Zvīzer. Ja? Katrai pastai ir savs pielietojums, un cik griezes moments taisīt, cik ilgi turēt, kad viņi izstrādājās. Ja? Katram tā pasta ir pavisam savādāk. Un tu nevari, pieņemsim, kā tu iedod citam detaileram, pamēģini man šito pastu, lūdzu, paskaties, kā viņi strādā. Jā. Viņš kā parasti, kā viņš pulēja ar koču, pieņemsim, viņš izmanto tieši to pašu metodi kā ar koču. Varbūt tur nevajag tik daudz, varbūt vairāk vajag iespiest to pastu vai mazāk. Ja? Šeit ir tā starpība. Ja? Lai iztestētu pareizu produktu, ir jāzina pilnīgi viss. Ir pirmkārt ražotāja norādījumi. Jā. Kas, starp citu, uz pudeles esmu pamanījis, ka uz pudeles raksta citreiz. Ne tā kā vajag. Ne tā kā viņa strādā. Un ar smalkiem burtiem, kur pat salsīt nevar. Jā. Un kas ir interesanti, ka Eiropas lielie ražotāji, Kochman, Zerna, Zvīzers, lielākā daļa izmanto vienu to pašu abrazīvu. Viņi iepērk no viena liela ražotāja abrazīvu, viņi ieliek to iekšā pastā, bet atšķirās tas saucamais compounds, tas ķīsels, ko viņi sajauc kopā. Jā.
kādu lubrikantu viņi tur pieliek, kādu pārējās sastāvdaļas, kas uztaisa viņu par pastu. Nevis Vai vienkārši uz ūdens bāzi vienkārši. Jā, un visādi. tāpēc viņas palielina, un arī apjoms, cik daudz tur tas abrazīvs ir. Jo vairāk ir tas abrazīvs, jo viņš ātrāk sadils. Un, tur ir tāds nianses tieši tas, ko tu saki. Jā. Un, jā, tāpēc, starp citu, arī tajās pašās Zvizera apmācībās, kas bija Latvijā, kad bija atbraucis uz treniņu, mums bija viena no tā pati detaļa. Es pamēģināju vienu pastu, Angel Wax. Papulēju, man viss smukšs iznāca ārā. Es paņemu Zvizeru, papulēju, man tik labi neienāk. Antonio paņem to pašu Zvizeru pastu, to pašu instrumentu, to pulēšanas ripu, viņš izpulēja labāk nekā es ar Angel Wax. Jā. Jo viņš vienkārši to pastu gadiem strādājis, un viņš ir tā kā tās konkrētās pastas vertikālais speciālists. Jā, viņš nav, es domāju, ka viņš ir vispār daudz pastas pamēģinājis kā tāds, bet viņš ar viņu tik daudz ir strādājis, ka viņš ir izkopis to tehniku, cik daudz spiest, kādas apgriezienas, un tas strādā. Jā. Un tā ir, piemēram, viena cita lieta, tu, piemēram, skrien pakaļ jaunajām tehnoloģijām un jauniem materiāliem, ja, kas ir forši, jo man liekas, tu iemācies kaut ko jaunu. Jā. Bet ir arī citi cilvēki, kas, piemēram, viņš tur 10 gadus pulē pēc vienas sistēmas, viņam viss krūtē ir, un viņš ir visdrīzāk ļoti labi māk strādāt ar to kombināciju. Viņš ir tā, teiksim, vertikālais speciālists, ja, ka viņš ir izstrādājis līdz smalkumam savu tehnoloģiju, pēc kura viņš vadās. Pēc kura viņš strādā, jā. Bet viņam varbūt tās pietrūkst tas, kā, piemēram, pa 10 gadiem jau tās tehnoloģijas ir gājušas. Protams. Varbūt ātrāk. Varbūt ne 3M. Vai ne? Jā, bet citi ir tā, kas spēruši soļus priekšu, un varbūt to var izdarīt ātrāk. Ātrāk, jā. Jo tā tradicionālā metode, nevis tā tradicionālā, bet tā viena no metodēm, kas ir sena, ka tu pūlē ar to lielo divpusējo vilnas ripu, kas reāli ātri griež ārā defekts. Bet viņa sagriež nopietnu hologramu, un tad tev vajag vēl vismaz 2 soļus, lai dabūtu to ārā. Un esmu pamanījis, ka, piemēram, tu paņem mašīnīti ar ekscentru, tu vienkārši ilgāk ar viņu pastrādā. Viņi tik ātri neizņems tos švīks, būs ilgāk pastrādā, bet tu pēc tam uztaisi tikai vienu soli. Jā. Un tev sanāk, ka tu tam pirmajam solim iztērēsi vairāk laika, bet tu netaisi 2 soļus, pēc tam tu uztaisi 1 soli. Kopsumā tu esi ietaupījis laiku. Un laiks, man liekas, detailingā ir vissvarīgākais. Tas ir visdārgākais. Visdārgākais un svarīgākais. Visdārgākais, jo materiālos tik daudz nevajag. Materiālos, man liekas, dārgākais laiks, telpas. Vispārējais. Jā. Un ja tu vari atrast produktu, tehnoloģiju, varbūt tas produkts maksā dārgāk, ja tu vari tur kaut vai pa pusstundu ātrāk nopulēt, tu jau esi ieguvējis. Pat ja tā pasta maksā 2 reizes dārgāk. Jā. Ne? Jo ir vēl citi, kas ar akmeņiem pulē un 4 soļos, un toties pasta 25 eiro maksā. un 5 dienas pulē. Jā, cik tev aizņem laika nopulēt mašīnu? Dziļo pulēšanu. Sedans 3. sērijas BMW. Reāli stīgā 2 dienas. Reāli stīgā 2 dienas. Reāli stīgā 2 dienas. Viens pats. Tas ir ar sagatavošanu, jā, nomazgāšanu. Ar visu sagatavoju, bitumu noņemšanu, dzelzdaļu noņemšanu, pilnīgi visu no A līdz Z. Ar visu grafēnu uzklājumu. Un tas vēl keramisko pārklājumu. Arī keramisko pārklājumu. Jā, ok. Man ir skills. Objektīvi, jā. Skills. Tas ir skills, jo vienā dienā mēs runājam mašīnu, padzīvojuši mašīnu. Jā, padzīvojuši mašīnu. Jā, tādā hārdiņā, riktīgi hārdiņā. Kur rotarī jāņem rotējošā vilna. Okay. Jā, 2 dienas. Un tas ir ieskaidrot durvju ailes iztīrīt. Viss pilnīgi. Okay. Pilnīgi viss. Un plus vēl pārsūtnēt salonu un pārtīrīt no iekšpuses slogus. Okay. Tā, lai viss tādā kopējā fonā forši izskatītos. Vai tu izmanto darba lapas? Nē. Vai vajadzētu? Vajadzētu, jā. Es no tevis ņēmu piemēru. Jā, to var pagaidām. Es domāju, viņi ievies. Mums var izprintēt, uzlikt savu logo virsū. Jā, jo nesen tieši bija pieredze. Es biju iedevis, man piezīmēja viens paziņu, paprasīja, kur var nopulēt mašīnu. Es viņam tur ieteicu, lai izdara netālu no mums, un viņš to izdarīja. Labi nopulēja, viss kārtībā ir. Un viņš pēc tam piebrauc pie manis, šo to nopirkt, mēs attaisam bagāžnieku vāku. Nav iztīrīta aila. Viņš pat viņš nezina, cik labi tur tā mašīna ir nopulēta. Izstījās labi. Un viņi arī bija labi nopulēti. Vienkārši aizmāršīgas pēc nebija izturēt. Iztīrīts, jā. Iztīrīt, jā. Labi, es paņēmu lupatiņu, tu iztīrīts. Man aizņēma 2 minūtes. Bet tas ir tas, pa ko es iepriekšējā podkāstā runāju, ka cilvēki vienkārši aizmāršības pēc
neizdara to darbu lapu ar šajā jautājumā. Vai nu pārguruši, vai kā. Visādi jau var būt. Jā. Vai arī tu gribi Klientus kaut ko izdarīt, tur jau tā neinteresē. lieta, ka viņam tas neinteresē. Tev tajā brīdī var zvanīt, tu pacel klausuli, jā, un tu jau citu darbu. Tu piecelies un aizēji jau citu. Nē, es tur ļoti labi saprotu. Es pats tā nav tā, ka es nekļūdu. Bet man ir tāfeli, kuras ar rakstu uzdevumus ķeksīšus lieku. Kas tev liekas grūtākais detailīgi? Detailīgā grūtākais. Bez salona tīrīšanas. Kā ir grūti jau strādāt, man liekas, ar jebkuru darbu, pat arī sēžot pie kompjutera. Nē, jā, tā ir jautājums. Bet, Piemēram, tu vairāk nogursti fiziski vai morāli? Vairāk jau, protams, kad fiziski. Fiziski. Tas Es iedomājos, kāpotu pulēt. Tas ir mans hobijs. Tas nav tikai mans darbs. Jā. Jo es viņu esmu uztvērs kā hobiju. Man ļoti patīk tas, ko es daru. Un šeit ir tā lielā galvenā atšķirība no citiem cilvēkiem, kuri strādā darbu tikai naudas pēc. Jā. Tā jau arī nav slikta motivācija. Nu? Jā, nē, nav slikta. Ja tu kārtīgi dari savu darbu. Jā, ja tev, piemēram, tev ir darba lapa. Jā. Un tu esi pārgājis čeklistam, un tu esi visu izdarījis, tad nav arī nav slikts attēls. Kā man viens draugs teica, darbiņš nav obligāti jāmīl, viņš ir jādara. Jā, bet ja tu viņu vēl mīli, tad ir vispār super kombo. Jā, tad tik un tā pievienotā vērtība un gala rezultāts tik un tā būs cits. Vai tu vienkārši izdari to darbu, vai tu izdari to kā ar savu to iekšējo to harmoniju, ka tu reāli tev tas patīk. Un tu katru mazāko niansu. Varbūt citi vienkārši paies garām kaut kādai lietai. Viņi pateiks, nē, bet tas jau pie darba lapas piederās. Jā. Tātad man jau to nevajag darīt. Es izdarīšu to, lai būtu vispār perfekti. Šeit ir tā atšķirība. Ekstra. Tieši tā. Izdarīs ekstra. Tieši tā. Kādas ekstras saņem tavu klientu? Ekstras? Piemēram, atzina mašīnu, nopulēja, uzliek grafēniņu. Emotions. Tā ir Emotions. viņa ekstra. Tā ir viņa ekstra. Varbūt vajag padomāt par to. Man ir klienti, kas viņi konkrēti pērk lietiņas, dāvaniņas, ko pieliek klāt tur kaut kādu, nezinu, kaut vai salonā tīrīšanai, tur kaut kādu lupatiņu vai vēl kaut ko. Par to es biju domājis pat nesen, ja godīgi. Līdz tam es gribu nonākt līdz daudzām lietām. Tu jau esi tāds one-man armija, tev ir viss jādara pašam. Jā. Sekretāru vajag. Bet zini, kā ir. Tomēr tu viens pats to neizdarīsi, jo redz, kā es sāku vispār to būvēt, šo biznesu viens pats. Nē, es naudu iekonomēšu tur, es pats taisīšu marketingu, es pats darīšu šito, ja? Un beigās tu tiešām gribi darīt savu to sirds darbu, ja? Bet tu dari atsevišķus darbus, lai tev tas sirds darbs kompensējās ar klientiem. Ja? Un šeit tomēr ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, kad labāk samaksā speciālistam, kurš izdarīs to darbu perfekti, un tev nesāpēs galva. Tu pa to laiku. Un tu varēsi pēc tam, tu viņam varēsi pēc tam piekasīties arī, kāpēc tev perfekti. Jā. Sev tā nesanāk. Un tu pa to laiku nopulēsi vēl kādu citu mašīnu. Kur tu samaksāsi pa lielam tam speciālistam. Kas tev šobrīd vairāk patīk? Apmācības vai pats detailnieks? Abi divi. Jo, zin kā, tad tu vari pārslēgties, ne? Savādāk, ja tev no 7 dienas nedēļā vai arī 30 dienas mēnesī tev ir jāpulē vai jātīra mašīnas, var forši atslēgties, pārslēgties. Super kombo tas ir. Tas ir reāli super kombo, ka tu neesi vienkārši monotoni kaut kādā darbā iekšā, bet tiešām tu paņem to nedēļu, tur pavadi ar kursantu, tev ir, kā lai saka, iepazīstināts. Es jau redzu tikai no rīta ienāku iekšā, vakarā es izjāru. Tev vismaz kaut kāds cilvēks ar vēl ko parunāt. Iemācies arī runāt. Tie muskuļi nav atrofējušies. Jā, forši. Kas tavuprāt lielākais mīts par detailingu? Lielākais mīts? Ka visu tīra ar mazām motiņām? Jā, viņi domā, ka tas ir... Kā lai saka, varbūt maldos, ka domā, ka atvad nomazgāt auto tikai par dārgāku cenu. Jā. Vai tu aizved vienkārši nomazgāt auto, tad tu paprasīsi, 20-25 eiro. Ja? Tu atvedīsi uz detailingu, viņu vienkārši tāpēc, ka viņš ir detailers, viņš paņems tev 100 eiro vai 200 eiro. Ja? Bet jā, tas, manā skatījumā tas ir mīts, jo detailinga mazgāšana, pieņemsim kā tā, viņa ļoti stipri atšķirās no parastas mazgāšanas.
Jā. Noņemās bitumens, dzelzs daļiņas no virsbūves, sveķi, ja ir tādi uz virsbūves, vai arī kaut kādi krāsas, pieņemsim, puteklīši, ja kaut kur ir trāpījuši. Visādas lietas var būt uz virsbūves. Katru ailīti izmazgāt. Tur ir ļoti daudz nianses, pie kā pievērst uzmanību, un tāpēc arī ir tas pakalpojums dārgs. Jā, viņš tās stundas aizņem. Viņš aizņem stundas, viņš neaizņem 2 stundas mazgāšanu. Jā. Parunāsim par apmācībām, par cik tā ir tev aktuāla tēma. Un, es domāju, cilvēki, kas grib ar to nodarboties, šī arī ir aktuāla jautājuma. Kas pie tevis galvenokārt nāk? Tie, kas vispār neko nemāk? Vai ir arī tādi, kas nāk, kas ir ar to jau nodarbojas, bet grib papildus zināšanas? Jo man liekas, ka pilnīgi noteikti ir tirgu ir detaileri, kas visu māk jau, visu zina. Viņi dara pareizi visu, un nejauc viņiem galvu ar savām, nezinu, pastu, un tur smērē, ne ar to pirkstu. Tas vispār nav. Jā, bet vai pie tevis nāk, tie, kas neko nemāk, skaidrs, ka pie tevis nāk, jā. Vai arī bijuši arī klienti tādi, kas jau māk pulēt un ar to nodarbojās, bet vienkārši grib iegūt papildus zināšanas. Jā, man ir bijuši 3 jau esoši detaileri uz apmācībām. 3 esoši detaileri. Tas ir forši. 17 detaileri man ir iesācēji, 3 esoši. Pēdējais bija Spānijā. Mani kursanti ir atvēruši Norvēģijā, Anglijā, Spānijā tagad un Vācijā ar mani viņš. Tā kā, un pārējie visu Latvijā, jā. Jā, es esmu runājis ar tādiem studentiem. Es, protams, esmu prasījis, kā viņiem ir paticis, un palielam ir labas atsauksmes. Nevis palielam, es neesmu dzirdējis līdz atsauksmes. Es arī zinu, ar kuriem mēs pastāvīgi strādājam. Viņiem ir pārdzīvojuši ziemu, kas ir labās ziņas. Jā, tā ir ļoti labi. Jo pirmajā gadā ziema tas ir detaileriem. Sevišķi, ja nav perekupi vai kaut kādi pastāvīgie klienti, ir grūti. Tas ir uz kuģīšu tā. Un ja tu vēl īrē telpas un pa viņām jāmaksā, protams, ka šeit ir tāds mazliet tāds nervu drudzes. Jā, un parunāsim par to biznesa daļu. Vai detailingā var nopelnīt? Naudiņu vairāk nekā, teiksim, vidēju algu. Var, un vēl kā var nopelnīt. Protams, ļoti labi var nopelnīt. Ļoti labi. Tās labas ziņas. Ļoti labi. Nē, es zinu, ka var nopelnīt. Man ir ļoti daudz klientu, un es redzu, kuriem labi iet, un tiešām var nopelnīt naudu. Un jautājums par studentiem, par vai arī tie, kas taisās, gatavojās liekt iekšā tajā biznesā. Pirmkārt, es domāju, ka tā nav ātra nauda. Tu tikai uzreiz nepelnīsi naudu. Pat ja tev būs tur, 5 klienti vai 10. Vai ne? Ka vajadzēs kaut kādu laiciņu. Protams, tā klienta bāze viņa ar laiku augs, ar vienu nosacījumu. Tiešām ar vienu nosacījumu. Jā, kvalitāte. Jā, ir kvalitāte. Kvalitāte ir skaidrs. Tad manā gadījumā man liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams kvalitāte. Jautājums ir, tu to kvalitāti vari uzturēt. Jautājums ir par to, kā klients dabūt. Kas ir... Tu esi droši vien daudz metodus mēģinājis. Tu esi strādājis arī marketinga kompānijām, vai ne? Jā. Tu esi maksājis Instagram reklāmas, Facebook reklāmas, Google. Jā. Kas tavuprāt ir efektīvākais? Šobrīd. Es domāju, ka pirms 5 gadiem droši vien tas bija Instagram vai Facebook, bet tagad ir TikToks daudz populārāks. Kā tev liekas? Pirmkārt, man liekas, ka jādara viss kaut kādā. Pilnīgi viss jādara. Kaut kādā apjomā. Bet kas būtu tas, kam vajadzētu pievērst vairāk uzmanības? Šeit ir diezgan interesanti, jo es ar Aivītu, savu kursantu, runāju, es viņam prasu, klausies, kur tur reklāmas veids? Viņš jau, man Instagrams vienkārši lido lupatās. Vienkārši tā, ka tīri visi klienti reāli no Instagram. Viņš ir gan TikTokā, gan visur pārējiem, viņam reāli Instagrams. Man attiecīgi klienti no Googles. Jā, tikai no Google un plus atsauksmes. Protams, tas pats par sevi saprotams. Jo atsauksmes ir vairāk. Te es saprotu to, ka reāli vienam var būt TikToks, vienam Google un vispārējais, bet tajā pašā laikā es esmu pilnīgi visur iekšā. Jā. Un te ir tāda arī interesanta nianse. Es domāju, jābūt visur, lai Google reģenerētu visu to algoritmu, vispārējo. Zinu, kur es ierakstīju pa sevi. Es esmu. Un interesanti.
Es ieliku SSA. Ka tu piedāvā pakalpojumu, SS jā? platformu, vai ne? Jā. Ko viņa? Tas varbūt kāds būs arī lifehacks arī kādam no jums skatītājiem, jo izrādās to, ka SS ir ļoti liela platforma. Jā, stabili. Ja? Tātad viņam algoritms strādā ļoti labi. Tā tad ierakstot kaut kāds attiecīgs nosaukums, algoritms var mest ārā tevi un atrast daudz vieglāk tevi. Un man atbrauca nesen, tas bija 3 nedēļas atpakaļ. Es pat īstenībā nesen biju SSA ielicis iekšā. Jā. Atbraucu Porsche Makans no Rīgas. Jā. Es viņam prasu, kā man atradi. Jo es visiem uzdodu jautājumu, jo man interesanti zināt, kāds nišs strādā. Viņš saka, es esmu. Es saku, kāpēc tu esi SSA gāji? Jā, labs jautājums. Es pārsteidzu. Viņš saka, es iegāju SSA, uzrakstīju, jo redzi, te ir tā lieta, ka daudzi nav tie sociālie tīkli piekritēji. Sāksim ar to. Ka, citi nesēž sociālos tīklos vispār. Citiem tikai Google ir. Ja? Un šeit ir tā atšķirība auditorijā. Ja? Tu vari būt pazīstams tik domāju, kā wow. wow. Var noteikti pastīties mērķa auditorijā, kas ir tie cilvēki, kas nelieto sociālos tīklus. Jā. Vai pastīties viņa psiholoģisko portretu. Un salīdzināt, vai tas ir tāds, vai tā ir tā mērķa auditorija. Jā. Vai arī TikToks, kur ir tas tāds vairāk jauniešu platforma. Vairāk, jaunieši. Jā. Kas gribētu savu mašīnu. Jā. Kas nav, bet jau jā, bet gribētu savu mašīnu. Un plus, vēl, protams, šeit jau ir tā atšķirība, vai tev interesē tīri tie laiki, skatījumi, vai tiešām potenciālai klienti. Jā. Un šeit ir tā būtiskā atšķirība. Un tas, ko es esmu pamanījis, ka ir svarīgi runāt. Tas, ka tu ieliec bildi ar pudelītēm, pastiņām. Tas vairs nestrādā. Kas tas tāds ir? Tu vari ik pa laikam to izdarīt, atgādināt, ka... Jā. Tas ir agrāk bija, jā, tu varēji ielikt vienkārši sapulētu auto, tur nobildēt, tur nofilmēt, jā, tev aizies, viņš baigi krūti, jā. Bet tas mūsdienās tagad nestrādā. Strādā personīgi. Jā, piekrītu, ka vajag... Es pieņemsim, gribētu redzēt, kas man mašīnu pulē. Ja tā ņem. Jā, starp citu iepriekšējā podkāstā mēs, kad Googlā meklējām pakalpojumu sniedzējus, un Nikita teica, ka viņš vēl arī skatīsies sociālos tīklos. Jo viņš grib redzēt, kas tas ir, kas tas pēc čuvaka ir. Aha. Vai čuvacene, kas to darbiņu darīs. Un tā bija, mēs zvanījām vienam pēc Google, viņam bija ļoti daudz atsauksmes. Un labas atsauksmes. Beigās mēs sapratām, ka tur nebija īsti, kas pulē pat viņam. Tur bija kaut kas tāds rokas salāstā, kas tur piezem pēc 2 nedēļām. Tad mēs tā sociālos tīklos viņa arī nebija. Un tad bija tāds, labi, tāds skečīgi. Skečīgs zvanījums. Jā, možda zina, nopirka atsauksmes. Un, bija labas atsauksmes. Tur bija pār 300 atsauksmēm, man liekas, 4,8 kaut kas. Bet pēc tās sarunas, ko es dzirdēju, es sapratu, ka viņi to ikdienā pat varētu nedarīt. Viņš tur, cik tas maksās, tur tas cipars arī bija kaut kāds smieklīgs, kaut 350 eiro pulēšana, keramika tur 7 slāņos, un tur visu izdarīs. Un šeit ir, diemžēl, vislielākā kļūda. Vislielākā kļūda, jo detailings nevar būt lēts. Ir vairāk iemesli, kāpēc. Okay. Viens ir tas, kā gribās daudz nopelnīt. Nopelnīt, protams, ka visi grib. Un, tas jebkurā sfērā, bet, lai darbs tiktu novērtēts. Tieši tā, tas man zināšanas, tā ir man pieredze. Es savu naudu ieguldu ne tikai savā hobijā, mociju vai visu ģimenē. Ja. Es ieguldu biznesā. Jā. Lai ir kur uz nākamām apmācībām aizbraukt, jā, kaut kādām inovācijām, jā, sapirkt vēl kādas lietas, jā, profesionāls, jā, varbūt lielākas telpas, skatīties, tur jākrāj nauda, un lai tu vēl vairāk varētu apmierināt klientu vajadzības pa lielam. Jā. Tur visur vajadzīga nauda. Un ja tu gribi aplīmēšanu, pieņemsim, iesaistīt savā uzņēmumā, jā, tātad, attiecīgi, tev vajag arī darbinieku, ja, jo tu viens pats nevari. Tu vari daudz ko, ja, bet, ja tu gribi attīstīties un iet to ceļu daudz progresīvāk, ja, tur ir diezgan liela finansējuma vajadzīga. Vajag arī uzticēties citiem, deleģēt darbus. Ja. Tieši tā. Ok, un tu apmācības taisi, un tavs bizness ir Jelgava. Jelgava ir tuvu Rīgai?
Jā, Salīdzinoši liela pilsēta. Jā. Jā. Vai arī Jelgavā tas ir. Ļoti aktuāli. Vai nav tā, ka jāpārvācās uz Rīgu? Nē. Tur ir vairāk cilvēku. Nē. Pie maniem brauc ne tikai Jelgavnieki. Pie maniem brauc no Rīgas, Liepājas, Ventspils, no ļoti daudzām Latvijas vietām. No Šveices, no Norvēģijas. Neprasā, lai uzliek Šveices vasku. Zini, viņam ir tas viss vaks. Viņš, ja nemaldos, kaut kādi 200 vai 300 gramu maksās $600. Oh, wow. 600 eiro. Viņš pēc mēneša noies. No vaskas, tāpēc, ka viņš jau... Jā, viņš ir dabīgs vasks. Es nezinu, kāpēc viņš tik dārgi maksā. Mēs varam tirzāt līdās. Tāpēc viņš neprasīja, lai tu uzliec viņam no Šveices atbilst uzliek. Nes cik Šveicē tāds pakalpojums maksā. Dārgi. Tāpat kā Norvēģijā nav tādas cenas, protams, kā Latvijā. Tāpat arī pieņemsim Vācijā, kur mans kursants atvērās Vācijā. Un, lai atvērtos Vācijā, tur nav kā Latvijā. Tu paņem noīrē boksiņu, ieej iekšā, kanalizācija ir, viss ir, mauc. Likumdošana. Tur pavisam citi ir. Un diezgan tādi interesanti. Ļoti interesanti. Un ļoti grūti ir, pieņemsim, atvērt tieši oficiāli. Oficiāli neiet pa kaut kādu vārtrums detailinga centrā, bet tiešām oficiāli. Diezgan tā sarežģīti ir. Parunāsim par to, cik vajadzētu. Tu sāki ar Tornadoru un 5 litru APC. Starp citu, ar APC var izdarīt 90% darbus. Es domāju, ka saistīti ar visu. Tu nevari noņemt dzelzi, tu nevari noņemt bitumu, un kaļķi tu nevari noņemt. Jā. Pārējā visu. Pārējā tu visu var APC. Jā, tikai pareizās proporcijās. Jā, sajaucot pareizās proporcijās. Tu sāki droši vien ar 200 eiro un ne saviem. Ne saviem, ar taviem. Jā. Cik tev liekas vajadzētu, lai uzsāktu biznesu? Principā tā, lai neietu to ceļu, kuru es gāju. Jā, un, ja tu gribi pieņemsim straujāk visu attīstību, kā lai saka, paņemt, tas, protams, ka primāri tas ir apmācības. Pirmkārt, tas ir primārais. Iziet apmācības patreiz pie maniem maksā 2000 eiro. Un sapirkt visus produktus. Tas jau būs trešais, es vairāk domāju, bet atrast, protams, no sākuma telpas. Jā, telpas ir pats sarežģītākais, man liekas. Ar ko es runāju, viss telpas atrast piemērots ir diezgan sarežģīti. Jā, tad ir telpas un tad jau ir produkti. Produkti un aprīkojums, pulēšanas mašīnas. Jā, viss pārējais. Tur droši vien es varu atbildēt, ja es varu pateikt, ka dārgākās droši vien ir pulēšanas mašīnas. Tur tu vari izvēlēties gan budžetu, vai arī pazīstamāks zīmols. Bet es teiktu, no manas pieredzes, tāds sākums būtu 1500. Tas ir tāds pa minimumam. Tas varbūt neskaitot kompresoru. Tīri, lai iesāktu, lai iešautos. Kompresors, putekļu sūcēji, slapjie, sausie. Tā kā, Jo, vienkārši, ja tu paņem, piemēram, uzreiz dārgās pulēšanas mašīnas, tur uzreiz ir 2,5–3 tūkstoši. Ok, runāju par apmācībām. Pastāsti, cik ilgi iet apmācības? 4 dienas. Wow. 4 dienās tu vari būt detailers. Bet tu tā kā, pēc 4 dienām nesanāk. Tad viss. Vēl viens kurs vai tu vēl pieliec kādu dienu klāt, ja tu redzi, kā vajag davilkt? Te arī ir ļoti interesanti. Principā starp visiem 20 kursantiem, kas ir bijis pie maniem, tikai vienam kursantam ir bijusi 5. diena. Okay. 4 dienās, protams, ka no paša sākuma likās mazums, kā 4 dienās vai vispār var. Protams, tas tāds bija šī hardcore, lai izietam cauri. No 9 rītā līdz 7–8 vakarā. Citreiz ir pat bijis ilgāk. Citreiz ir bijis ilgāk. Viss atkarīgs, protams, no tā. Zolīda pilna. Jā, zolīda pilna diena. Jā, zolīda pilna diena, bet reāli 4 dienās es iemācu reāli pulēt ar rotormašīnīti. Vai tu tam cilvēkam, ko tu esi apmācījis pēc 4 dienām, vai tu viņam iedotu pulēt klienta mašīnu? Jā. Ļoti labi? Jā. Tu arī dod tā kā, es saprotu, ir kaut kāds savs certifikāts, ko tu dod. Jā. Kas tā kā apliecina, ka Mārtiņš uzņemās par viņu atbildību. Jā. Okay. Es dodu certifikātu, un kur man viens kursants jau rītā pulēs manu klientu auto. Pie tevis? Jā. Forši? Tātad tu tā kā esi pārliecināts. Jā.
Es, protams, Tas būšu labi. uz vietas, Jā. bet, ja pat arī es nebūtu uz vietas, es uzticētos. Jo, Labi, jautājums ir par apmācību procesu. Es saprotu, jūs praktizējat arī tā, ka klients atbrauc ar savu mašīnu un uz savu mašīnu. Nu, kursu laikā nopulē savu mašīnu? Jā, vai ne? Nē. Tā tu nepraktizē. Tu klientu mašīnas jūs taisat. Bet ne jau ķihari, jā. Nē, nu tas es ceru. Nē, Bet vai ir tāda opcija, ka, piemēram, savu mašīnu? Man ir ļoti daudz klienti, kuri ir gatavi dot savus auto uz apmācībām, apzinoties riska pakāpi. Okay, Tātad varbūt, kad iededzinās ar visādi varbūt. Ja? Vai, bet tu biji viens klients, kurš savu mašīnu nopulē? Ne? Klients? Bembīti, kurš mācījās un pulēja Jā. savu. Jā. Tāda opcija arī pastāv. Tāda arī opcija pastāv. Jāpiemaksā. Atbrauc, bišķīt jāpiemaksā. Es saprotu, godīgi, vienkārši, lai mēs esam uz vienas nots, tā teikt. Jā. Lai ir skaidrs, pa ko ir runa. Jā, protams, ir bijuši. Tādi, kas savus autiņus atbrauc, nopulē savu autiņu un papildus vēl piemaksā klāt par to, ka viņš savu autiņu. Jā. Un, protams, tas ir normāls deals. Jā, nē, man liekas godīgi. Jā. Ļoti forši. Jā. Tur viņš varbūt vairāk nebaidīsies kaut ko sačakarēt. Bet kaut gan kāši ir bijuši tikai vienam kursantam. Un, protams, tas tāds neuzmanības pēc un vispārējais, bet ir bijuši kāši, protams. Ok, un vai tu viņus arī pēc tam konsultē, piemēram? Piemēram, pēc apmācībām ir... Vot šeit. Jā. Ir papildus šansīti, vai ne? Jā, papildus naudu viņš kaut ko var izdarīt. Tas tev daudz laika prasa. Zikai ir feedbacks paliek. Jā. Tiešām, kā lai saka, konsultācijas es sniedzu, un es visiem kursantiem vienmēr es teicu, pēc kursiem droši zvani, raksti man, es tev palīdzēšu. Jo ir tādas nianses, kur tu nevari pilnībā no A līdz Z, tur miljonus visādas lietas sagrūst iekšā. Jā, protams. Man zvana, raksta, jautā. Labi, ka pagaidām 20. Jā, pagaidām 20. Ko darīs uz 200? Jā. Būs šitā tante ar austiņa šitā. Jā, sveiki! Muro taču atbalsta dienas. Kā varu jums palīdzēt? Tūlītās. Instrukcija. Jā, instrukcija. Bet nē, ir doma vispār kā tāpat arī uzfilmēt video priekš apmācībām un pašu galveno informāciju pasniegt un aizsūtīt vienkārši arī papildus bonusā pašam kursantam. Par šito es arī gribēju ar tevi runāt, ka mēs varētu uzfilmēt video, kā sagatavot mašīnu pulēšanu. Ideāli, perfekti. Tas būtu perfekti. Jo tas ir tas pats process, kā sagatavot vasku uzklāšanai. Keramiku, protams, es iesaku likt uz pulētas mašīnu. Jā, viņu var uzlikt uz nenopulētas, bet tas nav īstam jēga. Bet, jā, tādu uztaisīt tādu uzfilmēt video, kā atnāk mašīna, kā viņu sagatavot pulēšanai. Un tas būtu arī tas pats, kas uzlikt vasku vai detailingu mazgāšanai. Viņa tā kā to video var vienu izmantot daudzām lietām. Jā, tas būtu ideāli. Ok, forši. Kaut ko sarunājam. Dīls ir. Parunāsim par keramiskiem pārklājumiem. Jo viena no populārākajām lietām detailingā ir pulēšana plus keramika. Un tās cenas arī, kā mēs zvanījām, atšķirās. Ja, par cik viena piedāvā par 400 eiro keramiku 2 slāņos, viena piedāvā par 500 vienā slānī. Tas ir ieskaitot pulēšanu. Vienkārši tās cenas daudz atšķirās un tu noteikti esi pamēģinājis daudz keramikas dažādas. Ļoti daudz. Un viņās taču ir atšķirība. Ja viens prasa vairāk naudiņu, otrs mazāk naudiņu. Ir, protams. Vai ne? Protams. Un te ir tas stāsts, ko es zinu no automazgātavām, ka bieži vien pie viņiem atbrauc klienti un saka, man mašīnu mazgāt bez ķīmijas, man ir keramika. Kā tu šito nokomentēsi? Galīgi ir. Ir jāpielieto obligāti ķīmija. Jā. Un vispār kā tā, varbūt citiem cilvēkiem ir maz priekšstats par to, ka vispār nevajag mazgāt auto bez mazo. Reizi mēnesī vajag mazgāt. Tie putekļi paši lidos projām, mušas ies rikošetā. Caur pleciņu. Bet es domāju, pirms gadiem, 4-5 gadiem bija pilns ar reklāmām, kur, ar pusi kapots pārklāsa keramiku, dubļu spaini uzgājuši. Es jau atceros, man zvanīja klienti prasīja,
Man vajag tādu pārklājumu, ko uzliek virsū mašīnu, nav jāmazgā. Es saku, man arī vajag. Jā, bet kāpēc, kā tev liekas, kāpēc cilvēkiem pasaka, ka nevajadzētu mazgāt ar ķīmiju? Nu, šeit ir tā, ka šeit ir tā lieta, ka tu neizēji apmācības, ja? Kļūstot detailers, un tu tādas nianses pat nevar aizdomāties. Viņi paskatās YouTube kaut kādus, varbūt vecus video, varbūt jaunus, kas nezin kaut ko, ja? Un viņi vienkārši pastāst. Viņi jau pēc... Nē, tas ir pa detaileriem, tur ir dažādas lietas varbūt, jo tās keramikas maksā dažādu naudu. Tur ir interesanti. Nē, jautāju, kā tev šķiet, kāpēc cilvēku uzliek keramiku un pēc tam pasaka, ka nevajadzētu mazgāt ar ķīmiju. Viņi baidās, kad keramika noies ar to ķīmiju. Jā. Var noiet, ja izmanto nepareizu ķīmiju. Sāksim ar to. Skābe. Koncentrēt kaut kādu skābi. Man liekas, ka keramikas diezgan labi tur skābi. Nu, protams, ja tu viņu uztās pH2, par to iet runa. Jā, piekrīt. Bet, principā, arī ir tā, ka automazgātuvs... Es, pieņemsim, gribētu redzēt automazgātuvēs vienu lietu. Kāda? Ir atsevišķi ķīmija priekš keramiskiem pārklājumiem, grafēnu pārklājumiem, kuriem ir pH pieņemsim līmenis netik liels, bet tajā pašā laikā arī skābi iekšā mazliet, kura pieņemsim to kaļķim neļauj. Tas būtu divas ķīmijas. Jā, tas būtu manā skatījumā būtu forši būtu skābēs šampons. Jā, ideāli. Bet redzi, tās automazgātavas, tas nav viņu bizness. Viņiem ir konvejers, viņiem vajag ātri izdarīt. Viņi stagnācijā. Viņi neaizdomājas līdz tādām lietām, kur var vairāk es esmu redzējis, kur ir mēģinājuši. Varbūt tas ir nepareizi pieeja, bet redz, tur arī cita mērķa auditorija ir tām mazgātavām. Tur pārsvarā brauc. Brauc arī tādi, kam ir keramikas virsū un tā. Bet, skaidrs, ka tie, kas ir ceļš uz aci jauc. Cik tu jauc? Šī tik tes uz mucu. Un tad tu nezini, ko tu tur esi uzjauc, bet tu vari ātri nomazgāt. Jā. Tu bišķi pareizi saproti, ka mašīna ar keramiku vajag mazgāt ar ķīmiju. Vajag mazgāt obligāti. Obligāti. Bītums jāņem nost laicīgi. Dzels daļiņas laicīgi jāņem nost vasaras sezonā. Es tev pateikšu tā, ka pat ziemas sezonā ir bijis tā, ka man atbrauc klients noņemt bitumu. Jā. Kurš ir izveidojies, viņš bija kaut kāda pulēta ar grafēnu, bija pieņemsim mēnesi atpakaļ, viņam viss virs būtu noaugusi ar bitumu. Sniegs ārā ir. Sniegs vispār. Bet tad arī līp klāt diezgan jā, un normāli līp. Tā kā nav tikai tā, ka vasaras sezonā par to jārūpējās. Vai tu esi redzējis keramiku, kas maksā lēti, bet labi turās? Maksā lēti, bet labi turās? Godīgi? Nē. Jā. Godīgi? Nē. Es arī nē. Bet es gribētu tādu. Daudz gribētu tādu. Jā, esmu par cik es mēģinu priekš STV gūts atrast keramiku, kas mums varētu ražot. Un esmu izpētījis drošības datu labs. Tas ir tuvākais, ko es varu pirms pasūtot preci un testējot, saprast, kas tur ir iekšā. Un es varu pateikt diezgan droši, ka neesmu redzējis nevienu lētu. Ir grūti atrast dārgu keramiku, kurai būtu kvalitatīvas sastāvdaļas, kas liecinātu par pie mums reģionā viena no svarīgākajām īpašībām ir noturība pret ķīmijām. Ķimikāliem, jā, un es zinu, uz kurām sastāvdaļām jāskatās, lai es varētu prognozēt, ka viņa potenciāli varētu būt laba. Un esmu pamanījis, ka pat tādām top keramikām, kas ir top pazīstams zīmols, atpazīstams un maksā nelēti, un pat viņās mēdz būt, ka nav iekšā sastāvdaļas, kas liecinātu par to, ka viņš būtu labi noturīgs. Kur nu vēl lētajām? Bet esmu dzirdējis, ka mēs uzliekam, es uzliku keramiku tur no alīša un pasties, kā ūdens tak nost. Tu viņu vakar uzliku un šodien pārbaudīju. Jā, bet pēc gada uzlīsies. Pēc gada pārbaudi. Jā, un es arī neesmu redzējis. Un tāpēc man liekas, ja tu piedāvā tādu pakalpojumu un tu ieliec keramiku, ka ir... es negribētu, lai man cilvēki zvanītu, tur nezinu, pēc 3-4 mēnešiem teikt, klausies, man hidrofobs ir pazudis un es stāstīju tu tur nepareizi viņu mazgāji, tu tur neizmantoji pH neitrālu šampūnu. Jā, tāpēc tev viss beidzās. Pārāk ilgi tev tur noturē, jā, un pēc tam tās visas atrast. Tas nav forši. Tas ir pirmkārtām, protams, kas ir ļoti svarīgi un būtiski pēc pulēšanas vai keramikas vai grafēna apstrādes,
izstāstīt klientam no A līdz Z, kā pareizi tālāk viņam kopt auto, lai viņam šis hidrofobais efekts saglabātos vismaz tādu laiku, ko parasti. Tā galvenā lieta droši ir apkopes. Reiz pusgadā apkopes, bitumes, dzelzdaļiņas, nekādā gadījumā nemazgāt vaskā. Jā, var izmantot CXO2. Nu, tas tāds nianses. Jā, tas tāds nianses. Man viens klients piekop tādu tehniku, ka viņam ir, viņi ielikuši, viņi netaisa lēti, teiksim tā, bet viņi ir ielikuši savā pakalpojumā iekšā, ka, ja tu pie viņiem esi atdens mašīnas pulēšanu uz keramiku, viņi iedod vienu bezmaksas apkopi pēc pusgada. Ar domu, lai viņš, lai tas klients toši to izdara. Lai viņš var redzēt, ka tas strādā. Jā. Viņš zina, ka viņam ir tur bez maksas pienākās, viņš pēc pusgada atbrauc, viņam smuki noņem bitumu dzelzi, un viņš redz, ka tas produkts strādā savādāk. Nu, piemēram, cilvēks var aizmirst par to vai nedarīt, un pēc tam viņš pēc gada skatās, viņam tur sūdīgs hidrofobs uz durvīm ir UTT, tāpēc, ka bet viņš jau nevienam neteiks, ka viņš nav izdarījis to apkopi, viņš pateiks, ka nav vairs keramika likt. Tā ir, nu, protams, tā apkopa arī, ja tev, piemēram, jākonkurē tirgu ir ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, un tev vēl jāieliek cenā arī iekšā tā apkopīte, nu, tad ir, nu, ir grūtāk, bet, nu, es zinu konkrēti klientu, kurš tā dara. Nē, tas ir forši. Tas ir forši. Un viņam tas strādā. Un vienmēr klients ir apmierināts, ja viņš zina, ka, nu, viņš redz, ka viņam tā, viņš varbūt pēc tam atbrauc arī pats uztais to apkopi, ja viņš redz, kāda ir atšķirība. Ir ceļš jau uz gaišām mašīnām, zinu, tur bitumas dzelzs. Jā, uz baltām mašīnām, jā. Labi, runājot par tavām apmācībām, kur tev var atrast? Mani var atrast. TikTokā, Instagramā. Es dzīvoju visur. Es visās platformās esmu. Jā. Man var atrast. Draugiem LV. Šī platforma man sen jau nav. Viņa vēl vispār ir? Jā, ir. Oho. Es tur esmu pieredzējis repas, kuru man vairs nav, kas bija inbox e-pasts. Tas netiek inbox. Es biju domājis, vajadzētu pastīties, kādas sūdas tur rakstījis. Labi, ok. Tā tad, tev var atrast TikTokā. Kā tev var atrast? Murovtek. Jā. Es ierakstīšu Google pulēšanas apmācības. Es pamēģināšu tagad. Pamēģinām, pastīsimies. Jā, pamēģinām. Atradīs vai ne? Pulēšanas apmācības. Kārkier LV pirmais. Ovā. Bet tur tu arī var atrast, starp citu tevi. Tu esi pie mums sadaļā. Tāpēc es sadaļā Kārkier LV. Pirmā kārtā pie apmācībām, detailīga apmācības privātu personām un uzņēmumiem. Jā, tur to te var atrast. Tad ir vēl viens kompānija, kas piedāvā. Vēl viena kas piedāvā, bet es zinu, ka viņi neveic apmācības. Tu arī esi, 2, 3, tas 3. viņš nepiedāvā apmācības. Toģu zinu. Jā, Muro, tā kā var rakstīt pulēšanas mazgāšanas kursi. Muro teču tevi atrod. Ok, un tu bāzējies Jelgavā? Jelgava, Dobels šosei 2. Jā, patreizējā vieta. Patreizējā lokācija. Jā. Es biju runājis ar čalīti, kas viņš buktas vēl kārā, un viņš arī bija tur taisījis apmācības kaut kāds, un labi, buktas tas ir cits stāsts. Tur, man liekas, tā ir cits zinātne. Tur 4 dienās absolūti neko neiemācīs. Tu vari atrast ceļu, kurā virzienā iet, lai iemācīties to. Viņš teica, ka viņam esot bijuši tā cilvēki, kas atnāk un domā, wow, tu tās iemācīšos, bet, kad saprot, ka ir jāgulda darbiņš un laiks, negrib to darīt. Kā ir ar pulēšanu? Vai ir cilvēki, kam tu neieteiktu vienkārši to nodarboties? Ar kaut kādām rakstura īpašībām vai ar kaut kādām? Ātras naudas tīkotāji. Protams, ja tev nav pacietība, tad nedara to. Tad vienkārši neuzsāc. Pat nedomā vienkārši tajā virzienā. Tur vajag diezgan pacietīgi. Jā, un, protams, tam ir jāpatīk. Ja tu gribi tiešām attīstīties, gribi daudz klientus, labu kvalitāti vispār, tev reāli tam jābūt kā hobijam. Reāli. Tas es tīri pēc sevīm spriežu palielināt. Okay. Tas tāds svarīgi tādi momenti. Jā, bet pa buktēm ir tā, ka es arī pieaicinu klāt, jo kas ļoti patīk klientiem. Vienā vietā izdara visu. Tātad izvelk buktes, nopulē, uzliek grafēnu, keramiku, paņem aplīmē, PPF un visu to vienā vietā. Nevis klientam jādzen uz vienu, pa 10 vietām. Jā. Un te bija Džeks vilka bukti ārā
Un es skatos, viņš kapotā. Es domāju, kas tur, ko es pats ap puļķi varētu tur tik izplatīt. Un te viņš saka, šitas metāls. Viņš ir 2 komponentu kaut kāds, tur vēl kaut kas, un viņš staipās, viņš ne tā kā vai... Pasaka Dievs, vēl alumīnija kapats. Jā, un viss, alumīnija. Man jau, no malas tas var izstīties tā, ka bija bukta uz iekšas, izspiedīs uz ārā. Viņš var izstiepies. Tev viņš tur jāmasē, jāgludina, jāstās tajās gaismiņās, vai tur kaut kāds vilnīs nav palicis. Bet tur arī ir reklāmas, zini. Šito te pielīmēja kaut kā prisosku. Viss gatavs saimnieki. Nes ūdenā tā vispār nav. Jā, tur ir cita epopēja. Ok, bija prieks tev satikt. Bija prieks parunāt ar tevīm. Un, man, protams, patīk tas, ka tu attīsties. Vienmēr liekas, ka cilvēki, kas iet uz priekšu un nebaidās pamēģināt kaut ko jaunu, paņemt ar pirkstu iesmērēt citur. Jā. Tātad pastas smērējam tikai ar pirkstu. Tikai ar rādītāju. Un rādītāju. Šitas nedara. Es domāju, mēs uztaisīsim video par kādreiz par tām ripām. Labi, bet ne tagad. Jā. Un forši. Bija prieks tā dzirdēt. Jā. Un, ja jums tas interesē, jūs varat ierakstīt komentārā, par ko jūs gribētu, lai vēl detaļīgāk parunā, jo man personīgi interesē biznesa aspekts šajā. Gan no mana skatu punktu, gan arī no detaileru skatu punkta. Bet varbūt vajag parunāt arī par mājas detaileriem, jo tas ir kā tā industrija izaugusi. Tas ir cēlēs no amerikāņiem, kas ir vaskojuši savas mašīnas, un primāri tas ir no turienes. Un varbūt tās vajag parunāt par detailingu mājas apstākļos. Jā, tā kā ierakstiet lūdzu komentārā, vai jūs gribētu dzirdēt par to nevis par profesionālo detailingu industriju, bet arī par privātu. Do it yourself, tā teikt. Yes. Čau, Mārtiņ. Paldies. Čau. Paldies. Čau.